Labdien, sveicam jūs Valmieras 727. gada dienā! Ar šādu Raimonda Bergmaņa uzrunu Valmieras pilsētas svētku laikā tika dots starts Latvijas spēku vīru čempionāta 4. posmam. Laika apstākļi vīrs nelutināja, tomēr par spīti vēlmei atlēti uzdevumus paveica godam, dažos pārspējot pat paši sevi. Kopš iepriekšējā čempionāta posma bija apritējušas 3 nedēļas, kad dalībnieki varēja nodoties atpūtai, treniņiem vai devās uz citām sacensībām, un tas atspoguļojās arī šī posma rezultātos. Pēc dalībnieku kārtas izlozes pirmais pie Vikinga preses, kas sver aptuveni 135 kg, devās Gerts Goršanovs no Igaunijas. Šīs uzdevums gan viņam nesekmīgs, jo baļķis pacelts vien 4 reizes. Nākamais Vikinga presē klāt ķērās dobelnieks Rolands Fersters. Viņš baļķi uzcēla par 10 reizēm vairāk. Pirmajā disciplīnā uzstādīto laktiņu nācās pārspēt valmierietim Oskaram Brugemanim. Gandrīz pietrūk līdz tam 14. Nē, drusciņi pietrūks, bet lielāka rezultāta es arī neesmu cēlis vispār pagājušā sezonu, un šo sezonu tas ir ļoti labi no 9 reizes pacelt. Iepriekšējos posmos cik tu biji? 7 reizes bija labākais iepriekšējā posmā. Bet, ļoti labi, pa vidam esmu, es tā domāju, ar šādu rezultātu. Tas nozīmē, ka tās 3 nedēļas kopš iepriekšējā posma ir, kā teikt, spēki atgūti, ja? Nebija jau man tās 3 nedēļas atpūta, piedalījos sievnešanā kalnā, tur jau paņēma spēku, arī 5. vietu dabūju. Tāpat Igaunijā spēku vīru posmā bija, startēja, un tur izliks spēks, nav jau tā, ka ir atgūti vai tie spēki. Tāpat kā Oskars Brugemanis, arī Māris Blumfelds Vikinga presi izpildīja 9 reizes. Iespējams būtu arī 10. reize, taču pēc vairāk kārtējiem mēģinājumiem Māris padevās. Līdzīgi Māra sniegumam Vikinga presi izpildīja arī madonietis Dits Zariņš, taču viņš 10. reizi spēja izturēt. Desmitā reize laikam bija tāda, visgrūtākā, jā? Grūts bija visu reizi, bet, jā, varēja teikt, bet, nezinu, viss jau grūts, bet kā atbalstītāji, līdzitēji, domāju, tur viss kā bļauj, tad iekšā tāds, kā teikt, azarts, ka gribas vēl un vēl, cik spēks bija, un to mēģināja visu salikt, izlikt taisnī šajā vingrinājumā. Kā vērtē savu, teiksim, veikumu pirmajā uzdevumā? Vairāk kā superīgi. Tur pirmo reizi daudz uzcēlu, jo nebija cēls. Bija arī visādas traumas, baidījos par visu rezultātu Valmierā, bet ir labi pagājā. Cerams, ka arī pārējās vingrinājumus tā ies, tad viss būs kārtībā. Vai tas ir arī tāpēc, ka pa vidam bija tās 3 nedēļas, kad bija laiks atpūsties, nedaudz vēl tā kā uzlabot savu fizisko formu? Jā, tas arī, protams, liels sāk darīt. Kad var atpūsties, bet man bija satraumēts rokas, nedaudz vajadzēja, treniņa nesanāca nekā, lai tu varētu savu uzlabot formu, vienkārši vajadzēja sadziedēt traumas un cik spēks ir, tik ir. Bet personīgais rekords ir uzstādīts, jā? Personīgais rekords ir, jā.
Pirmajā vingrinājumā visvairāk reižu smago Vikinga presi pacēla Agris Kazeļņiks. Vikinga presē otro vietu ieguva Māris Rozentāls, bet trešais Rolands Fersters. Kamēr spēka vīri pirms nākamā vingrinājuma atvilka augu, savus spēkus varēja pārbaudīt arī skatītāji. Interesantiem bija iespēja ierasties atlētu lomā, abās rokās turot mucas. No izaicinājuma neatteicās arī 57 gadus vecais valmierietis. Valmieras televīzija Jāni Pilnēs maidi, tev vakarā ziņās rādīt. Tev tikko ziņās. Valmieras televīzija. Ja vienmēr, apgudās, ka pamanām neskatās, Valmieras televīzija. Jānka turi! Jānka tu būs kaut ko grākojis pa Jāņiem. Tu šitā nekad nestrīcēs, Jāni? Kas sotiek, Jānka? Valmierā neiet tik labi. Atguvuši spēkus, atlēti devās pildīt otro vingrinājumu. Spēka kāpnes, kurā 18 pakāpienos jāuznes 200, 225 un 250 kg smagus svarus. Šajā disciplīnā dalībnieki sagādāja nevienu pārsteigumu. Kā pirmie uz startu devās abi Igaunijas sportisti Marko Traks un Gerts Goršanovs. Vienas valsts pārstāvjiem šis nebija no tiem vieglākajiem uzdevumiem. Gertam Goršanovam 13 pakāpieni, bet Marko Traks spēja paveikt vien 8. Nākamie pie svariem klāt ķērās Māris Blumfelds un Oskars Brugemanis. Līdz virsotnei Mārim pietrūka 1 pakāpiens, bet Oskaram 6. Vienmēr bija. Viens pakāpiens pietrūka, laika bija īsa, jā? Jā, citreiz vienkārši 90 sekundes laika limits. Tad jau būtu arī tas 18. Šie rezultāti jau taču aug, vai ne? It kā aug, bet ir jau vecāks paliek, vecums nenāk viens, kā zinām, visu, ko līdzvelt, paņem. It kā pagājuši bija labāk, katrā ziņā. Vai šajā uzdevumā nosaka, teiksim, to tempu un arī tas, kāds pretinieks ir pretī? Tas arī tu vienkārši dzirdi, cik viņš ātri ceļ, un tev zemapziņā vienkārši tu gribi tiekties pakaļ, līdz ķert viņu rokā. Kad ir sanāk, piemēram, šunī vingrinājumā pats labākais ir Artis Pļūdi, kurš šodien nav. Ar viņu pārī būtu gods celt, un vienkārši ātrums ir fantastisks. Uzreiz gan pašam, gan viņam. Oskars laikam bija lēnāks, līdz ar to tev arī tas tempiņš tā kā, tāpēc varbūt arī tas viens pakāpiens pietrūka. Iespējams. Oskaram it kā negribu jau apvainot viņu, bet trepe viņam īpaši nekad nav bijis. Viņš, piemēram, visus pakāpienus vēl nav nekad, cik es zinu, pacēlis. Toties citos vingrinājumos viņš ir labs. Personīgo rekordu uznestāms visus svarus līdz pēdējām pakāpienam šajā disciplīnā uzstādīja Mareks Jākapsons. Vingrinājumu Mareks izpildīja par matu tiesu, jo pēdējo pakāpienu viņš veica līdz ar tiesneša svilpi. Līdz šim Mareks spēja uzkāpt līdz 16. pakāpienam. Pirmā reize šī man bija. Panākuma atslēga, kur slēpās līdz šim? Ticība sev, ka es to varu izdarīt. Plus arī, kā jau es teicu, meita un sieva ļoti spēcīgi atbalstīja. Protams, arī Valmieras skatītāji cepur nost. Zemāk noteikti vairs nedrīkst. Ir jānes. Pirmais jau ir ticība sev, ka vispār var uznest. Un tagad sāksies